Es jums tagad uzdošu nelielu jautājumu. Kura Latvijas pilsēta tulkojumā no senās kuršu valodas ir Skābaržu mežs? Ok, labi, es jums iedošu nelielu hintu. Vesels divus pat. Šī pilsēta atrodas pie Ālandas upes krastiem, kā arī ir norādīta kā vissenākā apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā. Draugi, šodien es atrodos Dienvidkurzemes pašā sirdī Grobiņā. Es šodien esmu atbraucis Grobiņu, lai izpētītu Grobiņas senatni, bet gan Grobiņas mūsdienu dzīvi. Vai vēl konkrētāk, mani Grobiņā ļoti uzrunāja fantastiski jaunieši, kas nodarbojās ar, kā šo var pateikt, diezgan ekstrēmu sporta veidu. Čau! Es tāpat dzirdēju, ka jūs esat viens no Dienvidkurzemes sporta lepnumiem. Paldies, paldies. Un es arī dzirdēju, ka jūs nesen piedalījāties sacensībās. Jā. Vai tu vari pastāstīt vairāk par šīm sacensībām un ko jūs šeit vispār darat? Jā, šo sestdienu, svētdienu mēs bijām aizbraukuši līdz Igaunijai, tepat pie Tallinas Vazalēmā. Tur ir tāda forša karjera. Var teikt, Igaunijā vislabākā trasa, kāda vien ir, manuprāt. Mēs bijām aizbraukuši divi no mūsu kluba, es un brālis. Šoreiz tikai aizbraucām, jo es gribēju iekustēties pēc savas traumas. 8 mēnešus nebija bijis uz motociklu, bet tagad atkal uzkāpu. Un gribēju iesildīties, pabraukt bišķītņā, lai var turpināt savu sezonu. Un jā, sacensības bija diezgan labas. Tās ir 3 sacensības, kur ir principā jāpārvar šķēršļi, nenokrītot, nepieliekot kājas. Nenoslāpjot motociklam, nedrīkst pabraukt apkaļgaitā. Ir daudz visādi noteikumi, par kuriem tu vari dabūt sodpunktus. Ja tu dabūni sodpunktus, tas ir slikti tev. Jo mazāk sodpunktu, jo vieglāk izcīnīt uzvaru. Cik daudz vispār trenējas jūsu klubā? Mūsu klubā pagaidām trenējās 6 braucēji. Esam gan klubā 9 braucēji esam klubā, bet pagaidām trenējas 6 tikai, jo trasa ir šeit uz vietas, un mums ir gan no Liepājas, gan no Aizputes braucēji, kur ir vienkārši viņi netiek uz treniņiem vienmēr. Un tad, kad viņi tiek, tad viņi atbrauc, tad mēs trenējamies. Es bieži redzu jūs visādi šādu sportu, gan Instagramā, gan TikTokā, gan televīzijā, bet man vienmēr interesēs, kā tad izstāstās mototriāla mājas. Es varu redzēt garāžu? Protams, ejam droši, tūlītās apstīsimies. Mototriālam garāža mums nav vajadzīga pārāk liela. Tā ir, kā jūs redzat, ļoti kompakta un maziņa. Mums ir savi darba galdi, uz kuriem mēs uzceļam močus, un principā mēs viņu varam izārdīt līdz pēdējai skrūvei un salikt visu apakaļ. Tā mums pirms mēneša viens mocītis tā arī tika izdarīts. Jā, mums ir 23 motociklu garāžā, katram ir savs pielietojums. Vairākiem braucējiem ir gan 3 motocikli principā, gan arī tā. Mums ir elektromotocikli priekš mazākiem braucējiem. No cik gadiem vispār var sākt? No 2,5 gadiem sāk braucēji ar pavisam maziem mocīšiem. Šitas ir līdz 9 gadiem. Atkarībā no auguma, tad ejam tālāk. Mums ir augšā ir nākamais izmērs mocim, kas ir 50 kubikcentimetru motocikls, ar kuru brauc jau no 10 līdz 11, 12 gadiem. Tad nāk 80 kubikcentimetru motocikls ar mazajiem ritņiem. Tam ir tāds pats motors ar lielajiem riteņiem, kuram ir, tur ir atkal no auguma atšķirība. Ar to mocu arī pieauguši cilvēks var braukt. Vienkārši tas, kad viņam nav jauda, bet lai iesāktu trenētos, piemēram, sievietēm izcili vienkārši viņš ir. Jūs esat vienīgie mototriālu klubs Dienvidkurzemē? Šobrīd Dienvidkurzemē noteikti esam vienīgais mototriālu klubs, un arī esam ar enduro motocikliem, bet iepriekš arī bija vēl viens klubs, bet tas gan ir pārgājis uz Jelgavu, un jā, šobrīd esam palikuši vieni, un ir pat vieglāk, jo tad vairāk cilvēku brauc pie mums un grib trenēties ar mums. Tad sanāk, ja kāds jaunietis Dienvidkurzemē vēlas nodarboties ar mototriālu, tad jābrauc tieši šeit uz Grobiņu?
Protams. Grobiņā ir vislabākā trasa un var vienmēr braukt. Vienmēr viss ir laipni gaidīt Grobiņā. Čau! Čau, kā tev sauc un cik ilgi tu jau brauc? Man sauc Āgnis Alksnis. Cik ilgi tu brauc? 7 gadi. 7 gadus, cik gados sāki? No 2,5. No 2,5 tas nebija grūti iemācīties. Bišķiņ. Tu uztverši to kā grūtu sporta veidu vai tādu vienkārši? Grūtu. Tavuprāt, ja kāds puika vai meitene tavā vecumā ļoti gribētu nodarboties ar mototriālu, domā, viņi varētu izdarīt, viņiem sanākt? Jā. Kāpēc? Tu vari aizpildīt savu brīvo laiku. Produktīvi, jā, taisnība. Vai ar mototriālu var sākt nodarboties absolūti jebkurš, un vai tev vajag kaut kādu iepriekšējo pieredzi, piemēram, pieredzi ar močiem, pieredzi ar kādiem dirtbaikiem vai vienkārši ar riteni? Principā ir tā, ka uzsākt nodarboties ar mototriālu var jebkurā vecumā, un jeb ar kādu pieredzi arī sacensības ir pielāgotas, ka tu vari pavisam jauns no nulles atnākt un braukt tīri pārvietojoties ar motociklu pa trasīti no trases sākuma līdz beigām, un tu arī joprojām piedalies sacensībās, nepārvarot šķēršļus, ka pieredzes īsti nav nepieciešams. Protams, galvenais ir prast kustēties ar motociklu uz priekšu, ko mēs varam iemācīties treniņu vai 2 laikā. Mīļo Dienvidkurzem, tu katru reizi, katru nedēļu atrod vienkārši kapitālu veidu, kā mani nošarmēt. Un šodien es gribu palikt šeit Grobiņā.